Ar rudenīgiem sveicieniem pie jums atgriežas raidījums Pagātne fokusā. Šajā raidījumā atskatīsimies uz oktobra otrās nedēļas notikumiem Latvijas vēsturē. Šeit pirms 49 gadiem savas durvis pirmoreiz vēra Rīgas sporta manēža. Pirmajās dekādēs tā bija sporta un kultūras notikuma epicentrs. Laiks nežēlo ne cilvēkus, ne manēžus. Devīzes sports, miers un draudzība, kas savulaik spoži rotāja manēžu, nu jau ir apdrupusi un drūma, tādā veidā atspoguļojot manēžas patieso stāvokli un ilgo pastāvēšanas laiku. Gadu gaitā manēža zaudējusi savu sākotnējo kvalitāti, taču joprojām tā ir viena no retajām vietām Rīgā, kur sportisti var trenēties arī ziemā. Kaut kas jauns un kaut kas nebijis liela, moderna un multifunkcionāla manēža Rīgā, kas vairākus gadu desmitus uzņēma ievērojumus sporta un kultūras pasākumus. Tolaik tāda celtne Daugavas upes krastā pasākumu dalībniekos radīja lielu sajūsmu un nebijušas emocijas. Tas bija ļoti liels, nozīmīgs solis, kad atklāja 1965. gada oktobrī. Es vēl piedalījos atklāšanas sacensībās, kā skolnieks, kas atbrauc no Jēkabpils, izcīnīju vēl to trešo vietu losgrūšanā. Un kad braucām uz Rīgu un braucām uz manēžu, tad likās kaut kas, šī tāda zāle, šī tāda liela, milzīga telpa, vai ne, kurā var skriet un lekt. Jo trenējamies tādās mazās zālītēs, kā agrāk to bija, vai ne. Gadiem ejot, sporta manēža piedzīvojusi daudz ko, un laiks liek par sevi manīt, jo būtiskas izmaiņas un uzlabojumi nav veikti. Daži no iemesliem ir manēžas neatbilstība starptautiskiem vieglatlētikas standartiem vai arī celtnes izmantošana nepareiziem nolūkiem. Lai arī pagājušā gadsimta aura celtni nav pametusi, manēžā joprojām ir rosība. Tā loģiski skaitījās kaut kāda, komjotnes trieciena celtne, ja, un neskatoties to, mēs tagad skatāmies, kādi materiāli te ir ielikti vai ko, mūsdienām jau tagad tā ir vidēji labi, ja. Bet to laik tas jau bija tas flīzes tādas, un viss, ko mēs jau tagad redzam, ja, no tiem laikiem, tas jau skaitījās ļoti šiki. Nekas nav mainījies, tikpat kā nekas nav mainījies. Ir pat tā, kad mani bijušie audzēkņi atsūta savus bērnus, un atnāk uz manēžu, un pagājuši 20 un vairāk gadi, viņi saka, ārprāts, viss kā bija, tā ir. Faktiski te trenējās visi nabadzīgo vecāku bērni. Te jau vienīgā vieta, kur nav jāmaksā nekas. Ja kāds prasa naudu, tas ir kaut ko izdomāt sev. 90. gadu sākumā drusciņi jau tāda bija. Varbūt ne tajā līmenī, ne tajā virzienā pat attīstījās, jo te tirzniecība, te pilns bija ar visādiem te lavačkām, kā to laik teicām, ja, un mēs tā brīnījām, es domāju, sportam paredzētā celtne, tā par tirzniecību, bet tas arī posms beidzās. Es pat tos gadus nezinu, bet Lembergs pateica, kāpēc viņa televīzijas indroja, kāpēc Rīgā nav kaulis, un jūs saucat uz šķūnu, viņi nebrauks. Viņš pateica, kā negaiši, Rīgās. Katrs deķīt velk uz savu pusi. Tāpēc nav. Augstums, tekoši griesti un moderna inventāra trūkums. Ar šādām un vēl citām grūtībām jāsaskaras cilvēkiem, kuri savu ikdienu pavada sporta manēžā. Galvenokārt šeit uzturas un trenējas vieglatlēti. Mājas, tā daudz vietējie dēvē manēžu, un arī cik grūti būtu par sportistiem un apmeklētājiem rūpējas izpalīdzīgie darbinieki, kuriem rūp Rīgas sporta manēža un tās nākotne. Te ja darbinieki cenšas un strādā, un par to vispār nav runa, te ir tik labs personāls, cik var, tik cenšas, bet situācija ir tāda, ka ziemā ir tāds augstums, ka jātrenējas ar cepurēm, ar cimdiem, ar vairākiem treniņu tērpiem. Tādā ziņā jau, mums jau faktiski jau izteica, ka ir lielākā problēma manā uzskatā, ka te bišķī tek jums, un tagad jau it kā ir saremontēts daudz. Tādā ziņā jau. Tagad, te jau gribēju nojaukt kādreiz. Gāju, kad vajadzētu tā kā ekspertīzi uztaisīt, lai, ka viņi ir avārijas stāvokli, tāpēc kā Daugavas stadionu vajag tu tribīnas jaukt nost. Bet izrādās eksperts pateica, nē, te vēl ilgi viņos stāvēt. Jā, nekas pamatiem, nekas te nav bīstams. Jā, kosmētiskais remonts. Kosmētiskais viņš jau kā jau uzbūvēts, es domāju, šitas nav nekas darīts iekšpusē. Izņemot, šogad mēs te nokrāsējot tam panelim, ar ne visu.
grieztus, cik tu var aizsniegt. Mums jau nav tehnika tāda, ka lai tiktu to klāt. Ar ko mēs strādājam, tas ir prātām neaptveram. Kaut kādiem koka klučiem, lūdzam te vietējiem strādniekiem, viņi nabadzīgi sit ar āmurīt. Mēs ar aizvēsturiskām metodēm strādājam. Tad no kaut kādiem koka gabaliem salipina kopā kastes, lai vēl likt augšā lejā. Jo vienkārši, šitas ir ļoti primitīvi un tas ir tādai, vacu, ka te nav grūtības pakāp nekādi, ja. Vairāk kā $100 maksā viens. Mēs ņemam un uztaisījām, salikām, redziet, paši nogriezām caurumus, un tāda mums ir 10 gabali. Un tā mēs varam parādīt, kāds mēs vingrinājums taisām dažus. Es saku, primitīvi. Ļoti daudz vingrinājumu, ko var taisīt. Parād vēl citus, šitos parād. Bet par cik tā ir to manēžu jau katru gadu jauc nost. Jau kādu 5 gadu apkārt vajadzēja pateikt, kas būs ar manēžu. Un vēl ir šodien nav pateikt, kas būs ar viņu. Tā kā šitādā veidā. Redz, te 3 solēts, ja, tas arī ir uzgumījis. Un tas ir tālekšanai, un te arī viņš ir uzgumījis. Kur tad ir tas dēlīts? Dēlīts vajadzēja būt šitien, te. Koka dēlīts. Bet nav. Un viņš nebūs arī droši vien, jo te nevienam nevajag. Nē, mēs esam manēža pavisam mās tagad, un tagad ir tāda vēl. Te varētu būt vieta, tēt jau tu nāk jau viņi, bet. Tādā ziņā mēs te kaut ko mēģinām piekrāsot, tepat man tas līnijas būs jāvēl, bet te jūs, man liekas, te nāk ballēji, ko universitātes dejotāji, man liekas, tie universitāti galvenie, man liekas. Tad līdz ar to te es vēl neko netaisu vairāk, līnijas nepāvelku. Te būs vēl noplēsīs, nav jau vajadzību viņiem. Jā. Tas ir viens, Antānas, tas ir no manēžas sākuma līdz beigām, viņš arī grib runāt. Antānas ir manēžas cēlis. Tas ir no manēžas sākuma, kas palicis vēl ir vecākais vīrs no manēžas sākuma. Elektrības ģēnijs. No paša sākuma, jā? Gandrīz no paša sākuma. Viņš no paša pirmā direktora ir un... Viņš mums kā kaķis tas staigā. Visur, kur ir, tur viņš rāpjo. Visu augstumu. Augstumu krāsošana, augstums paktelēšana, tas ir Antānas darbs. Lai arī kā darbinieki censtos uzturēt sporta kompleksu kārtībā, jaunie vieglatlēti nereti izrāda sašutumu, saprotot, ka ikdienu treniņi ir jāizvada manēžā. Tuvojas 50. gada diena. Sportisti un darbinieki ir gaidās, jo pastāv cerība, kas ar manēžu notiks nākotnē. Tagad jau bērni arī, es jau vedu, viņš šodien daudz bija pirmo reizi uz manēžu, mēs bijām Daugavā visu laiku. Tagad jau rudens jau nākam jau tagad te vairāk vietas ir. Ārprāts apats, kā tā māja izstāv, kā tur tā iekšā būs? Ja? Es saku, iekšā būs normāli. Apstīties, kā viņi visi ir izlaisti mūsdienās. Viņiem vajag, lai viss spīd un laistās. Vecāki arī paši kaut kur ir vainīgi. Ja? Katrā ziņā skaidrs, ka bērnam patīk nākt smukā vietā, ar smuku inventāru, kaut gan vietā jau nav nekāda vaina. Šī manēža būtu faktiski, ja tā ar labu galvu strādāt, tik sporta spēlēm te ir ideāls variants. Citi neko nevajag. Nekādu tur Rīgas arēnu, cik viņi, es neesmu bijis, vai viņi ir pilna. Viņu vēl vairāk rekonstruējot šo celtni, kā jau mēs tikko runājām, ja, kad mazliet paceļot vienādā līmenī to grīdu ar skrejceliņu, ka varētu arī spēlēt gan rokas bumbu, gan futzālu, gan varbūt florbolu, ja, radot lielākas iespējas dažādiem sporta veidiem nodarboties šeit. Bija doma, ka tur blakus varētu uzcelt manēžu. Tur. Un šitā būtu ideāla treniņa. Nevienā pasaules malā nebūtu tāds iesildīšanās laukums.
Latvijas Viegliekas savienības viceprezidents Pujāts, kurš ir arhitekts un biroja vadītājs. Viņš uztaisīja projektu blakus uzcelt lielu, modernu manēžu. Un šī varētu būt nevis tikai kā Viegliekas manēža, bet kā sporta komplekss, kurā ir viegletika, kurā ir sporta spēles un citādi veidi. Un rīko, visaugstākā līmeņa sacensības, kā Eiropas kaut kādu junioru vai kādu čempionātu vai komandu cīņu vai kā. Kad tajā manēžā notiktu sacensības, šī būtu kā iesildīšanās manēža tajā brīdī. Ja? Tas jau būtu ideālākais variants. Oktobris vēsturē zināms kā vēlēšanu mēnesis. Tā, piemēram, pirmās Saeimas vēlēšanas norisinājās 1922. gada 7. un 8. oktobrī. Šajā mēnesī tika atklāta mūsu visiem labi zināmā lidosta Rīga, par priekštecēm uzskatāmas Spilvas un Rumbulas lidostas. 1966. gadā savu ceļu uz panākumiem uzsāk apgādes zvaigzne ABC, kas līdz 1993. gadam bija zināma vienkārši kā izdevniecības zvaigzne. 1919. gada 8. oktobris cara armijas pulkveža Pāvela Bermonta vadītais 50 000 vīru karaspēks uzsāka uzbrukumu Rīgai. Latvijas Republikas valdības rīcībā tobrīd bija tikai 10 000 karavīri. Bermontieši ātri nonāca Daugavas kreisajā krastā, Latvijas armija atkāpās uz labo krastu un pacēla Daugavas tiltus. 1922. gada 7. oktobris notiek Latvijas Republikas pirmās Saeimas vēlēšanas, kurās piedalās 800 000 cilvēku, jeb 82% no visiem balstiesīgajiem iedzīvotājiem. No 100 Saeimas vietām visvairāk 30 vietas ieguva Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija. 1933. gada 7. oktobris iesvēta un atklāja Liepājas cukuru fabriku, kas bija jaunākā 3 Latvijas cukuru fabriku rindā aiz Jelgavas un Jēkabpils. Liepājas cukuru fabrika darbojās līdz 2006. gadam, bet 2008. gadā fabrikas korpusu nojauca. 1974. gada 11. oktobris eksploatācijā nodota lidosta Rīga, kas 1975. gadā sāka apkalpot vietējos reisus Padomju Savienības teritorijā. 1999. gada 7. oktobris klīnikā EGV tiek uzsākta Latvijā pirmās spermas bankas veidošana, pirmo reizi veicot vīrieša ģenētiskā materiāla iesaldēšanu. 2003. gada 11. oktobris Stokholmā notiek Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra izšķirošā spēle, kurā Latvijas futbola izlase ar rezultātu 1-0 vienīgos vārtus gūstot Mārim Verpakovskim pārspēja Zviedrijas valstsvienību. Latvija, iekļūstot izslēgšanas spēlēs, 2 spēļu summā uzvar Turciju un līdz šim vienīgo reizi kvalificējas Eiropas čempionāta fināla turnīram. 2008. gada 11. oktobris mūžībā 79 gadu vecumā aiziet izcilā latviešu aktrise Vija Artmane, kas bieži un vairākas dekādes spēlēja galvenās lomas gan teātra izrādēs, gan kinofilmās, gūstot simpātijas un slavu gan Latvijā, gan visā Padomju Savienībā. Pagātne ir pilna dažādu pārsteigumu. Atliek vien tos atklāt. Tiksimies pēc nedēļas, kad ielūkosimies, ko pārsteidzoši mums stāsta oktobra vidus. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Un uz saredzēšanos!